kādas ir Latvijas intereses Hāgas samitā? Par ko kas ir jāpanāk vai uz ko, es nezinu, ir jācer starp Ameriku, starp Eiropu, starp Krievijas, Baltkrievijas pierobežu? Hāgas samits būs pirmais, kur Trumpa kungs patiesi ieradīsies Eiropā pirmo reizi, bet viss ir par Ameriku. Nav Amerikas, nav NATO. Tad jūsu versija ir, mums jāgrib panākt ko? Lai Trumps atkal gandarīts, kad Eiropa vairāk finansējās? Tā, ka, lai viņš ir apmierināts, ka Eiropa tērē, Eiropa maksā par savu drošību, jo drošība maksā naudu, un brīvība nav par brīvu. Ļoti vienkārši. Es nezinu, vai mūsu spējās ir noturēt ASV, ja viņi izlēmuši no kaut kurienes izstāties vai kaut ko nedarīt. Ja? Bet tas, ko gribētu saprast, lai būtu skaidrība. Būtu skaidrība par to, par viņu nākotnes plāniem attiecībā uz NATO, uz Eiropas Savienību, turpmāko militāro sadarbību. Vai mēs varam rēķināties ar tiem ASV bruņoto spēku spējām, kurus Eiropā trūkst vai kuru nav, pieņemsim, tur saistīti ar aviāciju, ar transportēšanu, ar tiem krājumiem, ar kuriem mēs rēķinājamies. Gala beigās visa militāra mobilitāte ir par to, ka pie mums kaut ko atgādās no kaut kurienes, tā skaitā no Amerikas Savienotajām valstīm. Un, lielāku precizitāti par viņu līdzdalību, potenciālu un klātbūtni. Tas arī noteiks to, ko mēs tālāk pirksim un kādas būs mūsu prioritātes, kā jūs teicāt, attiecībā uz to Pleskaus desantu. Es vēl būtu pieprasījis pārējais periodu. Ja viņi ir izplānojuši, pieņemsim, izolēties un attālināties un fokusēties uz Kluso okeāna reģionu, es būtu pieprasījis, ņemot vērā, ka ir zinām atbildība arī Amerikas Savienotajām valstīm par to, kā mēs esam attīstījušies militāri visus šos gadus, noteikt pārējais periodu. Vispirms viņiem jāpasaka, ka viņi grib izolēties vai attālināties. Nekas tāds jau nav pateikts. Puķkungs? Tā kā ir. Es sakam, divas lietas gribētu pateikt šeit. Pirmā ir tas, ka, teiksim, amerikāņi līdz šim mums ir bijuši arī mums konkrēti, pie mums kā mūsu uzņēmumam, mūsu darbībām ļoti labs partners. Jā. Mēs ar Pentagonu un aizsardzības departamentu esam daudz strādājuši, un tas būtu tāds, zināms, sentiments. Bet tas mēs, lai arī kā mums negribētos, nav, manuprāt, pārāk pieaugušu cilvēku pozīcija šobrīd cerēt, ka no Trumpa administrācijas var dabūt kaut kādu skaidrību. Tas vienkārši tā vienkārši nav iespējams. Viņš vienu dienu saka vienu, otru dienu saka, tas ir objektīvais fakts. Jā, tas vienkārši tā ir tas, ka mums... Neizskatās, ka kāds jums iebilst šajā brīdī. Jā, bet tas, ka mums gribētos, ka ir tā kā kādreiz bija, bet tā vairāk nav. Mēs varam censties, varam viņu mierināt. Labi, un ja ir tā, tad jūsu versija, ko vēl citu? Mūsu versija tomēr ir tas, ka skaidrs, ka mums ir galvenie partneri, mūsu reģionu partneri, tādi kādi viņi ir brīnišķīgi. Somija ir brīnišķīga, Polija ir brīnišķīga, Briti ir brīnišķīgi. Bet tad aliansē, tas ir šai studijā vairāk kārt skanējis. Aliansē? Es domāju, tas ir objektīvi. Mums ir jācer, ka būs nākamā kadence Amerikā, varbūt, ka būs labāk.